Uzklausīsim svēto rakstu lasījumu no Jesejas grāmatas 60. nodaļas. Celies, topi apgaismota, jo tava gaisma nāk, un tā kunga godība uzlec pār tevi. Tik tiešām, tumsība apklāj zemi un dziļa krēsla tautas, bet pāri tev uzlec kā saule tas kungs, un viņa godība parādās pār tevi. Tautas staigā tavā gaismā un ķēniņi tai spožumā, kas uzlec pār tevi. Pacel savas acis un skaties visapkārt. Tie visi ir sapulcējušies un nāk pie tevis. Tavi dēli nāk no tālienes un tavas meitas uz rokām atnestas. Kad tu to redzēsi, tad tu starosi priekā un tavas sirds iedrebēsies, atvērsies, jo jūras bagātības virzīsies šurp pie tevis, un tautu manta ieplūdīs tevī. Kamieļu jūklis aplās tevi, jaunie kamieļi no Midijānas un Efas, visi tie nāks no Sabas. Tie atnesīs zeltu un vīraku un teiks tā kunga slavu. Amen. Lasījums no Pāvila vēstules Efeziešiem. Tāpēc es, Pāvils, nesdams Kristus Jēzus važus par jums, pagāniem, griežos pie jums. Jūs jau esat dzirdējuši par uzticēto Dieva žēlastību man darboties jūsu labā ar atklāsmi, man darīts zināms Dieva noslēpums, par ko iepriekš īsumā esmu rakstījis. To lasot, jūs varat nojaust manu Kristus noslēpuma izpratni, kas agrākām cilvēku bērnu paaudzēm tādā veidā vēl nebija darīts zināms, kā tas tagad garā ticis atklāts pie viņa svētajiem apustuļiem un praviešiem. Proti, ka evaņģēlijam nākot pagāni Jēzu Kristu līdzi kļuvuši par apsolījumu mantiniekiem, par vienas miesas locekļiem un dalībniekiem. Par šī evaņģēlija kalpu es esmu kļuvis saņemdams Dieva žēlstības dāvanu, ko viņš savā lielajā spēkā man piešķīris. Man, vismazākajiem starp visiem svētajiem, dota šī žēlastība, pagāniem pasludināt Kristus neizdibināmo bagātību un rādīt, kā ir piepildījies lielais noslēpums, kas no laikiem bija apslēpts visu lietu radītājā Dievā, lai tagad caur draudzi visām varām un spēkiem debesīs daudzveidīgā gudrība kļūtu zināma, jo tā tam bija jānotiek pēc viņa mūžīgā nodoma, ko viņš piepildījis mūsu kungā Jēzu Kristu, kurā mums, kas viņam ticam, dota iespēja tuvoties Dievam bez bailēm un ar paļāvību. Āmen. Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Uzklausīsim mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēliju, ko uzrakstījis svētais Matejs 2. nodaļā. Kad Jēzus bija piedzimis Betlēmē, Jūdas ķēniņa Hēroda laikā, redzi, gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzālemi un sacīja: Kur ir jaunpiedzimušais Jūdu ķēniņš? Jo mēs viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām viņu pielūgt. Kad ķēniņš Hērods to dzirdēja, tad viņš izbijās un visi Jeruzāleme līdz ar viņu. Un saicinājis visus tautas augstos priesterus un rakstu mācītājus, viņš izzināja no tiem, kur Kristum būs piedzimt.
Un tie viņam sacīja: Bētlemē, Jūdas zemē, jo tā raksta pravietis, un tu, Bētleme, Jūdas zemē, tu nebūt neesi mazākā starp Jūdas cilts kungiem, jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs manu Izraēlu tautu. Tad Hērods paslepus aicināja gudros, sīki iztaujāja tiem par zvaigznes atspīdēšanas laiku, un viņš tos sūtīja uz Betlēmi un sacīja: Eite un ievāciet rūpīgi ziņas par to bērnu, un kad jūs viņu atradīsiet, tad paziņojiet to man, ka arī es aizeju un viņu pielūdzu. To no ķēniņa dzirdējuši tie aizgāja un redzi zvaigzne, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu un nostājās pār namu, kurā bija bērns. Un zvaigzni ieraudzījuši, tie priecājās ar varan lielu prieku. Un namā iegājuši, tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju, viņa māti, un tie nometās ceļos un viņu pielūdza. Tad tie atvēra savas mantas un dāvāja viņam zeltu, vīraku un mirres. Un sapnī saņēmuši norādījumu pie Hēroda neatgriezties, tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi. Āmen. Kungs Dievs, svētais gars, nāc un atdari mums tavu vārdu un piepildi mūsu sirdis ar to. Āmen. Mums visapkārt ir daudz dažādu gaismu, spīdumu un spožumu. Vēl dažādi svētku rotājumu spīdumi, luksafora gaismas ielas krustojumā, sveču gaismas šeit pat dievnamā. Bet, piemēram, īpaši acis un prātus apzilbina mūsu katra telefona gaisma, kādam varbūt datora vai televīzora gaisma. Sākumā pievelk mūsu skatienu, pēc tam ievelk arī mūsus pašus. Kādu apžilbina kāds radio raidījums, kādu filmas seriāls, kāda uzlecoša vai aizraujoša padomdevēja zvaigzne vai laimīgās dzīves ceļa zinātāja zvaigzne. Cik mēs labi, droši un piepildīti esam no šiem gaismas stariem un no šīm ātri uzlecošajām zvaigznēm. Cik piepildīti vai iztukšoti, cik apgaismoti vai noguruši. Kādi ir Dieva radītie spīdekļi? Par tiem rakstīts 1. Mūzes grāmatā. Dievs radīja 2 lielus spīdekļus. Lielāko spīdekli, lai valdītu dienu, un mazāko spīdekli, lai valdītu nakti, un zvaigznes radīja. Un Dievs to lika debesu velvē, lai tie gaismotu pār zemi un valdītu dienā un naktī, un lai šķirtu gaismu no tumsas. Saule, mēnesis un zvaigznes, cilvēka acīm redzamie, ir Dieva radītie debesu spīdumi un gaisma. Un ja nu šīs gaismas nebūtu, kas tad notiktu, ja pēkšņi tā pazustu? Ir 1790. gads, 19. maijs, Jaunanglija. Tas ir reģions Amerikas Savienotajās valstīs ziemeļaustrumu daļā, kas robežojās ar Kanādu. Rīts, kad neuzlēca saule. Diena, kurai cilvēces vēsturē tika dots nosaukums tumšā diena. Cilvēki no rīta pamodās
un ārā bija pilnīga tumsa. Bailēs un klusumā viņi mēģināja veikt savus ikdienas darbus. Gailis nedziedāja, putni nečivināja, nebija dzirdamas nekādas ierastās rīta skaņas. Cilvēki pulcējās vienkopus, jautājot, kas notiek. Līdz pusdienas laikam katra baznīca Jaunanglijā bija pārpildīta ar cilvēkiem. Šeit mazliet atkāpe, lai gan tiek uzskatīts, ka senos laikos baznīcas vienmēr bija pilnas un pārpildītas ar cilvēkiem, mūsdienu vēstures pētnieki atklāja to, ka tikai 17% Jaunanglijas iedzīvotāji piederēja pie kādas draudzes. Tātad baznīcas bija pārpildītas ar cilvēkiem, kuri uz ceļiem nometušies lūdza Dievu pēc žēlastības un palīdzības. Tāpat cilvēki lūdza viens otram piedošanu par pagātnes sāpēm un apvainojumiem. Tiek teikts, ka bija maza cilvēku daļa, kas tanī dienā nelūdza Dievu. Baznīcas bija pilnas vēl līdz pašai nakts dziļumam. Pēc tam cilvēki klusi sēdēja savās mājās, gaidot un cerot, ka nākošā diena būs citādāka. Tuvojoties rīta pirmajai gaismai, cilvēki pameta savas mājas un pulcējās pūļos, teikts, pakalnos un augstienēs netālu no savām mājām, no saviem ciemiem. Visas acis bija pievērstas vienai vietai, kur debesis pieskarās zemē, vietai, kur vajadzēja uzliekt saulē. Visi vēroja cerībā ieraudzīt pirmo gaismas staru. Tad debesis austrumos pakāpeniski kļuva gaišs un saule uzleca. Cilvēki sāka kliegt un brēkt, dziedāt un aplaudēt, dejot un priecāties. Viņi pateicās un slavēja Dievu par uzlecošo gaismu, siltumu un prieku. Viņi bija pateicība, ka viņu dzīve varēja turpināties no tumsas atkal gaismā. Ir dažādi pieņēmumi, bet līdz pat šai dienai, neskatoties uz visiem pētījumiem, izpēti un dažādām teorijām, neviens nezina, kā un kāpēc tas notika. Evaņģēlijas stāstā minēti gudri vīri, kuri pēkšņi ieraudzīja zvaigzni tālajā austrumu zemē, kurā viņi dzīvoja. Kādu viņi to redzēja, kā viņi to atklāja, kā viņi saprata, kas viņiem darāms, mums nav atklāts. Bet šī zvaigzne viņus aizveda prom no ikdienas dzīves. Apmēram 2000 kilometru garā, ilgā un noteikti arī bīstamā ceļojumā. Kā min rakstu pētnieki, viņiem bija divas iespējas. Viena iet caur tuksnesim, kas bija ļoti bīstami, un tas viņiem varēja aizņemt kādus 3 mēnešus laika, bet visticamāk viņi devās uz ziemeļiem caur Damasku. Šis ceļš viņiem aizņēma kādus 9 mēnešus. Viņiem bija atklājies, ka ir piedzimis jauns ķēniņš. Tāpēc, loģiski domājot, viņi dodas uz Jeruzālemi, Jūdejas galvaspilsētu, reliģiskās dzīves un varas centru. Pilsētu, kur atradās lielais templis, kur Dievu pielūdza dienu un nakti. Loģiska vieta, kur var sastapt jaundzimušo ķēniņu. Gudrie vīri ir atnākuši uz ķēniņa Hēroda pili, bet tur neviens neko nezina par jaundzimušo ķēniņu. Arī Hērods nav jaundzimušais, viņam ir jau 70 gadi, un viņš arī nav tautas gans. Viņu interesē tikai sava vara, viņš nes vardarbību un nāvi. Viņš ir tautas ienaidnieks un slepkava.
Nu, gudrie vīri saprot, kad ir nomaldījušies. Viņiem ir jāpārdomā savs ceļš. Bet Dieva vārds no senajiem apsolījumiem tos jau pagriež pareizā virzienā uz Betlēmi. Proti, ķēniņa Heroda saicinātie augstie priesteri un rakstu mācītāji atklāja sendienu pravietojumu, ka Betlemē Jūdas zemē nāks valdnieks, kas ganīs Izraēlu tautu. Gudrie vīri vairs nevarēja apmaldīties, jo tos vadīja Dieva vārds un zvaigzne, kas jau aizsteigusies tiem priekšā un nostājusies virs tā nama, kurā bija piedzimis ķēniņš. Vai mēs redzam un ejam pa to pašu ceļu, lai nonāktu tur, kur ir piedzimis jaundzimušais ķēniņš? Šodien pat nav iespējams iedomāties, ka kāds dotos 2000 kilometru garā ceļā, lai sastaptu Dievu. Mūsdienās cilvēki ir gatavi dotos dažādos sevis pašizdomātos, garīgos svētceļojumos, ne tikai 2000 kilometru garumā, bet arī daudz garākos. Bet tāpat laikā uz dievnamu, kas iespējams ir 1 kilometra vai dažu kilometru attālumā no savām mājām, kur ir iespējams sastapt Dievu un iepazīt viņu? Nē. Daudzi ir devušies ceļojumus. Kādi ir paguruši, citi griežušies atpakaļ, vēl citi paliek pusceļā. Vēl kādi ierauga spožo zvaigzni, un tos pat iespējams šī zvaigzne ir atspīdējusi. Bet viņi turpina savu ikdienas gaitu. It kā gaisma nespīdētu un neaicinātu viņus, un tā viņi arī paliek tumšā dienā. Jeb tiem, kas meklē Dievu, lai atrastu sirds mieru, bet savu dzīvi grib atstāt kādu tā ir. Nav nekādu izredzu sasniegt savu mērķi, jo viņi Dievu nemeklē, bet gan savu bezdievīgo mieru. Austrumu gudrie vīri savu ceļojumu meklējumu, savu jautājumu, šaubu un ilgošanās beigās atrod jaundzimušo. Zvaigzne ir apstājusies tieši virs tās vietas, tieši virs viņa. Gaisma, kas apspīd jaundzimušo ķēniņu. Tie, kas seko spožajai zvaigznei un ceļo cauri naktī, lai cik tumša tā arī nebūtu, tie ir vienīgie, kas sasniegs Bētlemi. Vienīgi tiem būs interese iedziļināties un izprast, kurš tad ir piedzimis. Gudrie vīri priecājās ar varenu lielu prieku. To sniedz Dieva gaismas ieraudzīšana, viņa mīlestības atspīdēšana. Tā sniedz ne tikai laimi, ne tikai sajūtas, bet arī lielu prieku. Un visas ciešanas un šķēršļi, kas bija tiem ceļā, ir itin nekas salīdzinājumā ar prieku un svētību, kad ceļinieks galā sastop pestītāju. Šodien ir zvaigznes diena, jeb epifānija, kas ir Dieva atklāšanās cilvēkiem, Jēzus Kristus personā. Dievs dara sevi redzamu, atpazīstamu, iepazīstamu. Un tieši baznīca ir Dieva māja šeit uz zemes. Un tā vieta, kur vienmēr viņš mūs gaida ar savu mīlestību un žēlastību. Jēzus ir spožā zvaigzne cilvēku dzīvēs. Neparasta, savādāka nekā visas citas, kuras ir debesīs,
un arī virs zemes. Ļoti īpaša zvaigzne. Zvaigzne, kura visus apspīd. Zvaigzne, kura mums rāda ceļu, lai cik tumšs tas arī nebūtu, jo ar savu gaismu viņa izved no tumsas. Zvaigzne, kura mums droši vada cauri mūsu laika apjukumam ar savu vārdu un ar savu klātbūtni. Jo kā sākumā varbūt pamanījāt, bija rakstīts, viņa zvaigzni viņi ieraudzīja. Dieva īpašā gaisma. Gaisma, kur apspīd no Dieva. Mums ir tik daudz vilinājumu, kas aizved no šīs zvaigznes, no ceļa, pa kuru mēs ejam. Tāpēc būsim uzmanīgi, lai mūs neapžilbina pasaulīgie gaismas, stari un zvaigznes, lai tie mūs neved prom no ceļa un neatstāj tumsā. Nu, kā jūs domājat, kas notiktu, ja pēkšņi Dieva žēlastības gaisma vienu dienu nespīdētu pār mums? Kāda būtu tikai viena diena bez viņa gaismas? Tam nav atbildes. Mēs to nespējam pat iedomāties. Tāpēc sekosim vienīgajai gaismai. Jēzus spožajai zvaigznei, kura spoži spīd ikvienam. Kad mēs kļūdāmies, ļausim viņai, lai mūs labo. Ļausim viņai, lai mūs vada. Sekosim pa ceļu, kuru viņa apspīd. Ļausim, lai tā droši mūs aizved uz savām debesu mājām. Zemosimies viņas priekšā un pielūgsim to. Āmen.